Čau, mīļie podkāstu klausītājiem! Paldies, ka jūs šodien šeit esat. Un, mēs aizsākam brīnišķīgo tēmu manifestāciju. Tā kā gads iet uz otru pusi, un manifestācijas izaicinājums jau sāksies janvārī. Kārtībā reiz būs 21 diena. Tad šie turpmākie podkāsti būs par un ap manifestāciju, par to, kādi ir jūsu pieredzes stāsti, kas jums ir piepildījies. Un katrā no šīm epizodēm jūs varēsiet atrast kaut ko tādu, ko paņemt. Un, hei, šī ir viena no tām lietām, ko es sāku šodien izmantot un manifestēšu savā dzīvē vairāk, labāk, vai arī vispār kaut vai tikai saprast, kas tas vārds manifestācija ir, un mums ir tik daudz dažādas definīcijas, un šī bija fantastiska pieredze, jo es šo ņēmu priekš tā, lai palīdzētu sev uzrakstīt rakstu, tazināties ar jums, jūs stāstiet savas pieredzes, un šeit arī priekš jums ir podkāsts, brīnišķīgi nodot īsie foršie podkāstiņi priekš jums, lai klausītos un iedvesmotos. Nu ko, paldies tev un izbaudi. Un ja tev ir manifestēšanas stāsts, atraksti man, piesakies, iespējams tieši tu tiksi izvēlēts tam, lai tu pastāstītu šo stāstu, un tavs stāsts būs podkāstā, jo es zinu, ka daudziem no jums gribās īstenībā nomanifestēt būt podkāstā, un tas ir ļoti iespējams. Paldies tev! Skaista klausīšanās. Nu, man prieks, Rūt, ka tu šorīt esi šeit, un es gribu dzirdēt tavu manifestācijas pieredzi. Ļoti. Es gribu sākt ar to, kā es prasīju, tavu definīciju par manifestāciju, vai kas manifestācija ir tieši tev? Ko tas tev nozīmē? Man manifestācija ir kā tāds, varbūt, process. Es nevaru teikt, ka es esmu baigi, tā teikt, pieredzējusi šajā visā, bet vienmēr esmu, tā teikt, ticējusi manifestācijai no paša sākuma. Es ticu, ka domas ļoti ietekmē to visu, kas notiek apkārt. Un man manifestācija ir tā kā arī tāds, kā daļa no procesa atgriešanās pie sevis, jo bieži vien, zin kā, ikdienā mēs pazaudējam, ikdienas rutīnā, ikdienas skrējienā mēs pazaudējam vispār savas domas un savu, tā teikt, arī virzienu, kur doties nākotnē. Un man reizēm tā doma, ka man vajag apsēsties, nezinu, varbūt pameditēt un varbūt pabūt ar savām domām, pabūt ar sevi, tad tas viss arī man nāk tā kā kopā ar to manifestāciju. Tā kā, ka man tas viss ir tāds process ar sevi, gan meditācija, gan manifestācija, gan tā teikt, domu pārstrādāšana. Man tas viss ir tādā vienā bundulī. Es teiktu, ka tas man ir manifestācija, kā tāds mans rituāls mazliet. Forši, bet tu ļoti labi pateici, atgriezties pie sevis un tādu, tic, ka tu tajā skrējienā vienkārši aizmirsti dažreiz, ko tu gribi. Un tas ir tāds, ko es gribēju, kāpēc es šeit esmu, ko es daru. Jā. Pastāst par savu pieredzi ar manifestāciju, ko tu esi manifestējusi, kā tev ir gājis ar to? Man šķiet, ka šobrīd man visādi kaut kādas mazas lietiņas nāk galvā, jo daudzas, man liekas, arī no tām lietām, ko es esmu manifestējusi, es pat arī, reizēm neapzinos. Tā, ka es esmu iedomājies kaut ko, šito gribu, un tad es tā kā to domu palaižu vaļā, aizmirstu, un tad, nezinu, pēc tam kaut kad vēlāk es saprotu, bāc, pagaidi, es tagad, nezinu, sapņoju vai cerēju, ka man nākotnē kaut kas būs, un jā, tā, ka man liekas, man ir tik daudz lietas, ko es pat neapzinos, kas man ir, tā teikt, radušās no tās visas manifestācijas, bet, jā, kaut vai, piemēram, es nu pat pusgadu nodzīvoju Norvēģijā, kas man bija kā liels, tā teikt, sapnīts kādu laiku atpakaļ. Es ļoti gribēju izceļot visu Norvēģiju un vispār apskatīt valsti, jo man tiešām fascinēja tā visa daba tur un tā, un jā, un tagad atgriežoties ir tāds, tas tomēr bija tā kā, laikam, manifestācija, kas piepildījās, vai arī šobrīd tagad dzīvoju Zviedrijā, un es arī atceros, ka agrāk es vienmēr sapņoju, ka man būtu kaut kā tāds, tā kā, jumts, uz kurus varu iziet, un man šobrīd ir tāds, teiksim tā, tas nav pavisam kā balkoniņš, bet, tas ir tāds mājas vienkārši jumts, kur var izkāpt pa manu logu ārā un pasēdēt uz jumta, paskatīties zvaigznes un tādas lietas. Es domāju, ka tās būtu tie tādi divi, kas man pirmie ienāk prātā. Noteikti ir vēl. Forši, un kā tu pie tā tiki? Vai pie tā ceļojuma, vai pie tā mājas jumta, kas tas bija? Tā bija, no sākuma tieši kaut kur bija, es nezinu, tu redzēji, kādam citam ir tāda forša terasa, ja? Vai kaut kur Pinterestā redzēji, ka tur ir kāds ceļo, vai tā Norvēģija, taču arī kaut kur tev kaut kāds impulss, radās, tas nebija tā pēkšņi, šis ir forši. Ja tu aizēji apakaļ un pa kaut kādiem pāris solīšiem, tam, kurš varbūt pirmoreiz klausās kaut ko šādu, pastāst, kā tu pie tā tiki. Man liekas, ka, piemēram, par to balkonu un kaut kādu jumta terasi, man liekas, man jau bija sapnis daļai no bērnības, man liekas, es nezinu, kāpēc, jo, jā, kad bija maziņa, es gulēju pie tāda slīpā jumta loga. Vienmēr skatījos zvaigznes un domāju, cik forši būtu balkons, kurš varētu to darīt, nevis vienkārši pie loga. Tā kā tas varbūt man jau no ilgiem laikiem. Bet par to Norvēģiju domāju, ka tas ir, jā, vienkārši sociālos tīklos, jo man ļoti patīk ceļot, un es domāju, ka es kaut kur sociālajos tīklos ieraudzīju, ka Norvēģija ir nenormāli skaista, un tad bija tāds mums gribas. Ja es atceros, ka es uz Norvēģiju aizbraucu, tāpēc, ka sociālajā tīklā varbūt tur tā, bet, ziemeļblāzma kā tāds, kā to var redzēt kaut kur aiz polārā loka. Un tad, kad parādījās iespēja braukt uz Trumsi, Norvēģijas ziemeļos, tad, protams, ka tas bija liels jā, tāpēc, ka tur varēs taču redzēt to ziemeļblāzmu, un tā arī ir, bet tāda
Nu, tagad teicu tādu vēlmu vienkārši no bērnības, tu esi kaut kur redzējis bildē, vai tev pastāstīts, tur, es nezinu, tā ir komēta, tā ir ziemeļblāzma, kaut kā tie dabas tās lietas, un tev viņš paliek atmiņā, un tā tāda, jā, tā tīrā vēlme īstenībā, tā tāds, nu, jo citiem tāds nav vienkārši, bet tu kaut kādas Jā, iezrāgās. jā, taisnība. Es bieži vien arī asociēju to, ka arī rodas kaut kāda veida, kā latviski, jealousy. Skaudība? Jā, piemēram, kad rodas kaut kāda skaudība par kaut kādām lietām, es to sevī translēju kā, tā tad tas ir tas, ko es gribu. Tā kā, kad Mhm. es, arī cenšos to, ka es nepaņem to kā sliktu lietu, kad man, piemēram, kaut kas skauž, bet vienkārši tad tas man ir kā indikators, tu saproti, ka, tā ir lieta, ko es patiešām kaut kādā veidā gribu. Man liekas, Jā. varbūt pat tas bija arī ar Norvēģiju, kad es ieraudzīju, ka pats man tā skauž, es arī gribu uz to Norvēģiju aizbraukt. Un arī tas bija kā Mm. indikators, ka, jā, tā ir mana lietiņa, ko man vajag izdarīt. Jā, un tas ir forši, ja tas jau ir arī tas nākamais līmenis, ka tu nevis sēdi un skaudi, un Jā. sēdi un skaudi, un vienkārši kaut ko bubini apkārt, un ej un pasties, ko viņi tur izrādās ar savu Norvēģijas ceļojumu un visu pārējo, bet tu vienkārši tādi, bāc, viņai ritīgi forši, es arī tā gribu, es viņai, vai arī vēl tas cits otrs ir, bet viņš arī forši darbojas, es viņai parādīšu, es arī māku. Tāds bērnišķīgi labi, bet galvenais nesēdēt un nebubināt un pūt principā savās stulbajās domās ar to, ka kādam izdodas un dzīvē veicās un man rekur nesanāk, bet vienkārši rekur aiziet un aizbraukt. Un jā, kas ir varbūt, kas tev varbūt nav sanācis, vai kur ir kaut kāds, kāpēc tu domā, kāpēc kādam nesanāk, vai kāpēc tev kaut kas nav sanācis, varbūt tu esi mēģinājis, bet nav sanācis pie manifestēšanas. Jā, man šķiet, ka man tomēr arī ir varbūt kaut kādi limitējošie priekšstati vēl aizvien par to, kad arī domājot par to manifestāciju, man negribas cerēt uz kaut ko, kas neliekas sasniedzams vai tāds Mhm. reāls. Man liekas, Mhm. tas ir viens no limitiem, ko varbūt es vēl cenšos tikt pāri vai atrast veidu riņķī vai kaut ko tādu. Jā, tas, ka kaut kādu lielāku vai ilgtermiņa sapni, vai kaut ko tādu, ko es redzu, ka es nevaru, piemēram, visdrīzāk nevaru sasniegt. Viss ir Mhm. relatīvi, vai ne? Tā kā, ko es visdrīzāk nevaru sasniegt gada laikā, tad man ir tā grūti uzreiz tā kā jau iejusties tajās sajūtās un mēģināt, jā, Mhm. pārsmadzināt to domu, ka man ļoti to gribās un ka es gribu tur būt. Jā, Mhm. man liekas, tā ir varbūt mans tāds izaicinājums, ar ko, jā, ir grūti. Gribi mazos divus padomus, kas šeit var palīdzēt ļoti labi. Jā, noteikti. Labi, viens ir tas, ka es priekš sevis esmu agrāk teikusi arī priekš sevis, vienkārši ļauj sev sapņot. Un es pat to saku arī, tad, kad es runāju ar savu partneri, kad viņš uzskata, ka viss, ko es saku, viņam ir jāpērk un jādod man. Un, piemēram, es ieraugu, cik smuka mašīna. Man vienkārši patīk krāsa, ja, vai arī, kāds tur foršs sunīts, es gribu sunīti. Tas nenozīmē, ka es viņu īstenībā gribu, bet tas ir tas, zin kā, tā kā bērnībā, mamma, es gribu sunīti, bet tas jau ir tajā mirklī, tu to gribu ļaut sev gribēt. Gribēt, izgribēt, pārgribēt, aizgribēt, vienalga, kā tu viņu gribi. Vienkārši gribēšana kā process ļauties, jo viņš ir baigi kaifīgais. Mēs vakardien arī vienu tādu uzdevumu pildījām, un man vienkārši jūt, kā man tā iztēle sāk darboties, un es pati paliek tāda forša, tāda vīga no tā, ka tu vienkārši iztēlojies, jā, un tas būtu tā, un tas būtu tā, un tas būtu, un tas būtu, un tu dzīvo tajā, un tu esi tajā kaifā, principā. Un viss, un pieņemsim, šodien es pat tev nevaru, es atceros, ka es vakardien to darīju, bet par ko es to darīju, es neatceros tev ritīgi, es tev nevaru pateikt, bet es zinu, ka tā sajūta bija kaifīga, ka manī kaut kāda enerģija tāda kūsā, viņa kustās un viņa tev paceļ uz augšu. Tas ir viens, bet otrs ir atkal. Kas ir no šī brīža, ja tu domā par to lielo mērķi kaut kādu, es nezinu, tu gribētu tagad māju gan ar terasi, gan ar es nezinu, tur jumta logiem, ja, bet, vai kaut ko tādu lielu, kas tev varbūt neliekās tur māju kaut kādā vietā ekskluzīvā, ja, kaut ko tādu. Tu viņu nevari īsti sasniegt ar šā brīža domāšanu, tāpēc ir jāpieslēdzam tas nākotnes, kur mēs dod, pieņemsim, tās pašprogrammēšanas tehnikas, kur ir, nākotnes tu, un tā, ka tu iekāp viņas kurpēs, var pastīties, kā viņa uz to lietu skatās no tā. Ja, tā, kur jau ir sasniegusi, un tāpēc mēs tos parastos uzdevumus veicam, jo ar šī brīža smadzenēm tu vari sasniegt to, ko tu esi sasniedzis šobrīd, tur, kur tu šobrīd dzīvo, šo terasi, ja, vai šo ceļojumu, ja. Bet, piemēram, es nezinu, Norvēģija varbūt nākamais ir Jaunzēlanda, kas ir daudzreiz tālāk, ja. Un tad būtu, kāda būtu, kā domāt viņa, kur tajā Jaunzēlandā jau ir bijusi, izceļojusi, un tā, domā, droši vien superīgi, malacis, ka es aizbraucu, fantastiski, es to piepildīju, brīnišķīgs sapnis, ja. Ar šobrīd tā tava doma par Jaunzēlandu ir, cik tas maksās, kā es tur tikšu, es būšu tik tālu, kā es to samaksāšu, kas būs ar darbu, man jāiet prom no darba, ko es darīšu ar dzīvokli. Saprotu, tās domas ir pavisam citas.
Un tu nevari ar šīm domām, šīm uztraukuma domām manifestēt to, kas ir tur tālāk uz priekšu, un tad ir tāds, viņi var tā kā pingpong spēlēt. Ok, man ir šīs, arī cienīt tās domas un uztraukumi, kas tev ir šobrīd, jo tas ir jāpārstrādā. Bet arī konstanti ikdienā vienkārši kā praksi veikt, ja es 15 minūtes vienkārši jūtos tā kā viņa, kā Jaunzēlandē, un skatīties, kādas būtu tās sajūtas, kas tur būtu, ko es domātu par sevi, ko es domātu par pasauli, kā es to uztvertu. Un viņas pavisam citādākas ir. Es tev sajūtu, vai ne? Jo tas cits domu vienkārši, es tev bieži vien par biznesu runāju, es saku, pieņemsim, šobrīd tev nav neviena tā customers, klienta, un tu, kur kā klienti dabūt, un tā, tad, kad tev būtu, tu risinātu citas problēmas. Tu risinātu, kā es varu klientam dot labāko servisu, kā es varu šo kursu uzlabot tā, lai tas dar tieši šim klientam vislabāk, ja? Tu nedomā par, kur dabūt, kāpēc man nav, ja? Šitās, viņi pilnīgi cits, tev galvā risinās cita problēma un cita doma, tā kā tas ir kaut kas tāds, ko paņemt sev un tāds, hops, varbūt šādi. Kā tev šis? Jā, nē, noteikti. Tā ir lieta, par ko man jāpadomā, tas, ka arī pirmkārt, varbūt pilnīgi un skaidrāk definēt to mērķi, un lai tu vari saprast, no kurienes arī domāt atpakaļ. Jo, jā. Un tas ir atkal tikt galā ar bailēm, kuras es negribu sev atzīties, ka es gribu tik daudz. Brīžiem. Un atceries vienmēr tas, kas tev ir daudz, citam ir vienkārši bare minimum, ja pilnīgais minimāli. Tā kā minimāli tas būtu, viņš nevarētu dzīvot, ja viņam būtu tik maz. Tā kā tas ir arī forši pastīties citreiz, jo tad tas tev dod tādu mieriņu, kad kādam vai tur par ienākumiem vai par ceļojumiem, ja tur cits, es gribētu ceļot 3 reizes gadā. Es nomirtu, ja es tikai 3 reizes gadā varētu ceļot. Tā kā, kas tas vienkārši 3 reizes gadā? Ak, Dievs! Un tas var izklausīties kādam šausmīgi iedomīgi no malas, bet es esmu ceļojis tik ilgi un tik daudz, ka 3 reizes gadā būtu nenormāli maz priekš manis, un es neizskatu to kā iespēju vispār, ja? Izņemot, ja es to gribu, ja tā ir mana izvēle, ja? Bet tas nebūs. Tas un to vienmēr atcerēties priekš sevis, ka tā kā, šits kādam ir vienkārši tā kā, what? Ja? Un citam atkal tas lielākais sapnis, ja? Tā kā. Mums dažādi. Kas ir vēl, ko tu gribētu varbūt kādam ieteikt vai pastāstīt, kas ir saistīts ar manifestēšanu? Es teiktu vienkārši turpināt, jo es domāju, ka man varbūt pašā sākumā, tad, kad es sāku par to domāt, bija viss sarežģītāk, jo bija tāds, kas tas vispār ir, ko es tagad daru, kas ir manas domas, vai šis vispār palīdz. Tā kā, vienkārši turpināt, jo man liekas tiešām, mans ir arī tāpat kā, piemēram, ar to pašu meditāciju, kad sākumā tev vienkārši ir hauss, tu nesaproti pats, ko tu dari, bet tu tiešām iemācīs tā kā tajā procesa laikā, un kad vajag vienkārši turpināt darīt, un tad ar laiku arī tu sapratīsi, kad ir tāda, ar laiku ir tāda sajūta, ka tiešām tā, ka tu tur sāc to darīt, vai kaut kādā veidā apsēdies, vai pieķeries tam visam, ka tad tu vari arī ieiet tajās sajūtās, kā, piemēram, tu iepriekš stāstīji, tā kā tajā labajā emociju virpulī, vai iejusties, kā tiešām tu tur vizualizē un redz to savu nākotni. Tā kā es atceros, kad sākumā es neko tādu nevarēju. Viss, ko es varēju, līdz kam es varēju tikt, ir tas, ka es gribētu to un to un to. Tagad man jau tāds sajūta, ka es varu bišķīt dziļāk ieiet tajā visā, vairāk sajūtu. Tā kā, kad tiešām sākumā es nevarēju, man likās, ka kāda jēga bezmazliet, bet bija tāds, pagaidi jāpamēģina līdz galam. Tā kā tas, laikam, ko es teiktu. Superīgi. Paldies tev, Mīša, un liels par sarunu. Es tā nosūtīšu arī maz dāvaniņu pēc tam. Tā kā lietas nāk ar brīnumiem. Un turpin manifestēt, un lai tas lielais kaut kas liekas nesasniedzams, ir pavisam drīz jau tava realitāte. Paldies. Tev arī paldies par zvanu, paldies par ieteikumiem. Noteikti būs vēl pie kā pastrādāt. Man liekas, tas kā vienmēr ir nebeidzamais ceļš. Tas ir superīgais nebeidzamais ceļš, jo tas padara dzīvi ļoti interesantu. Jā, tas eksperimentēšanas. Jā. Taisnība. Paldies tev! Tā. Paldies, čau! Paldies, ka noklausījāties šo epizodi, un es ceru, ka tā tevi iedvesmoja, un ja tā tevi iedvesmoja, dalies ar to, ieliec sirsniņas, zvaigznītes, visu, ko var salikt, lai atbalstītu mani un tos, kurš dalījās ar savu pieredzi stāstu, un arī Instagramā ieliec storijā, aizsūt saviem draugiem to, ka, hei, šeit ir epizode, kas iedvesmo, kur man pacēla spārnos, un es tagad šodien iešu un darīšu lietas mazliet citādāk, mazliet jaudīgāk, un varbūt vienkārši ar mirdzošākām acīm un ar deksmu lielāku. Tā kā paldies tev, ka tu dalies, paldies, ka esi, un vēlreiz atgādini, ja tev gribās padalīties ar savu pieredzi stāstu, raksti, izrunāsim un skatīsimies, un varbūt tieši tu būsi nākamajā epizodē par manifestāciju. Lai top!